Es atrodos saimnieciska tētuka sapnī. Dīzelis, automāts. Ja? Šim automobīlim ir dīzelis 110 kW jauda. Tātad griezes moments ir tāds, ka BMW mēs sakonkurēsim. Ja? Krunka šim automobīlim ir ātri un viegli pastumjam uz priekšu aizmugurējos sēdekļus. Ja? Un atnāc šurp. Ar vienu rokas stiepienu. Tu jau redzi, kā es iegūstu 7-vietīgu automobili. Nepatīk 7-vietīgs automobils. Ar vienu rokas stiepienu. Man ir atkal tikai uzlies paklājiņu virsū. Man ir atkal skaists mednieku, makšķernieku vai saimniecisks cilvēka automobils. 1,9 litru dīzels, automāts, 1,9 litrīgā Opel Zafira. Noskrējiens 261 000, it kā daudz, bet neticiet lūdzu tiem brīnumiem, kad iedzen no Vācijas 500 000 noskrējuši mašīnu, piedzen spidometru uz 60-70 000, un tad nu baigais automobils. Šeit mums ir normāls autiņš, nekur nav sists, nedaudz piekrāsot ir bijis priekšējais vāks. Tātad faktiski saimnieciskam cilvēkam zem 8000 eiro, jeb aptuveni 80 lati mēnesī, ja, ideāls pirkums.